Labdien, mīļie latvieši! Tagad es runāšu ar jums par ļoti nopietniem nacionāliem un etniskiem jautājumiem. Tikai bišķiņ. Mīļie latvieši, mūsu valstī ir ļoti akutas pretrunas starp latviešu un krievu kopienām. Lieta ir tāda, ka pēc Padomju Savienības sabrukšanas un pēc tam, kā pie varas Latvijā atnākušie etnokratiskā klīķe, mums bija pilnīgi iznīcināta izglītība krievu valodā universitātes. Un 1992. gada Latvijas etnokratiskā klīķe ieveda tādu statusu kā nepilsonis. Un mums tagad ir simti tūkstoši nepilsoni. Tas ir cilvēki, kas nevar balsot Saeimā un viņi nevar strādāt pēc dažādām profesijām. Neskatoties uz to, ka lielākā daļa no viņiem piedzimuši Latvijā, viņi zina latviešu valodu, viņi maksā nodokļus un strādā. Masveida nepilsonība tas ir apartīts, ja? Jo noteikta cilvēku daļa nevar piedalīties politiskā dzīvē. Tas ir tāds pats apartīts, kas bija Dienvidu Āfrikā savu laikā pret melniem cilvēkiem. Kādēļ Latvijas etnokratiskā klīķe ieveduši tādu statusu kā nepilsoni? Lieta ir tāda, ka lielākā nepilsoņu daļa ir Krievija, bet, kā mēs zinām, Krievu mentalitāte raksturo tādas īpašības, kā ļoti augsta sociālās taisnīguma sajūta un arī ideokrātā. Un tādēļ krievi cilvēki galvenokārt balso par kreisiem, par komunistiskām partijām un atbalsta dažādas kreisas kustības. Un tāpēc tieši Krievijā bija Padomju socialistiskā revolūcija 1907. gada, vispirms pasaulē. Tādēļ Latvijas buržuazija negrib, lai krievu cilvēki piedalās Latvijas politiskā dzīvē un balso par kreisām partijām, jo mūsu buržuazija ļoti baidās nozaudēt savu varu un savu īpašumu. Un mūsu apartīts, mūsu masveida nepilsonība, tas ir viens no buržuazijas klases cīņas veids pret proletariātu. Kā mēs zinām, 2004. gadā Latvijas etnokratiskā klīķe nolēma pārvērst mācību valodu krievu skolas no krievu valodas uz latviešu valodu. Bet tādēļ, ka mums bija ļoti aktīvi protesti Krievu aizstāvības štābam, kur piedalījās arī Latvijas nacionālbolševiki, mums izdevies saglabāt krievu valodu un bija tāda proporcija, ka 60% latviešu valoda krievu skolas un 40% krievu valodā. Bet šī gada, kad rusofobijas pakāpe sasniedza kritisko līmeni mūsu politiku galvās, mūsu etnokratiskā klīķe grib pilnīgi iznīcināt
izglītību krievu valodā, krievu skolas. Un 2018. gada mūsu klīke grib izdarīt, grib ievest tādu proporciju kā 80% latviešu valodā un 20% krievu valodā. Tātad, kādēļ latviešu etnokratiskā klīke iznīcina krievu skolas? Atbilde ir vienkārša. Tādēļ, ka krieviem ir ļoti labi attīstīta sociālā taisnīguma sajūta, un Krievi balso par komunistiskajām partijām. Un tādēļ viņi negrib, lai Latvija būtu Krievija. Un, kā teica Lenins, cilvēks ir sociālo attiecību produkts. Un cilvēka uzskatu sistēmā, cilvēka mentalitāte attīstās galvenokārt bērnībā, kad cilvēks mācās bērnu dārzos un skolas savā dzimtajā valodā. Un kad cilvēks mācās savu valodu, literatūru, vēsturu, geogrāfiju un tā tālāk, viņš pievienojas savai tautai un viņš var kļūst par savas tautas locekli. Un ja mūsu krievu skolas nebūs krievu valodas, tad mēs nevarēsim kļūt par krieviem. Un tādējādi mēs nekādā veidā nebalsosim par tām komunistiskajām partijām. Tātad krievu skolas pārvēršanu uz latviešu valodu, tas ir etnocīde. Tas ir ļoti vārdarbīgs klasu cīņas veids. Tas ir klasu cīņas, ar kuru buržuazija cīņas pret mūsu proletariātu. Un interesanti, ka Krievi nav nacionāla minoritāte Latvijā. Latvijā ir aptuveni 40% krievu. Un mēs dzīvojam Latvijā vairāk nekā 1000 gadu atpakaļ. Tātad mēs esam valsts veidošā tauta, mēs esam aborigēni. Un tāpēc Latvijā jābūt divām valsts valodām - latviešu valoda un krievu valoda. Un arī augstāka izglītība un arī mācībās procesu skolas un bērnu dārzos ir jābūt arī divas valodas. Krievu grupām krievu valoda un latviešu grupām latviešu valodā. Un kā teica Strādina universitātes vienas fakultātes dekans Ilga Kreituse, diemžēl latviešu valodas zināšana latviešu skolas nepaukstinājās, bet samazinājās pēdējos gados. Un dažādi latviešu skolas absolventi nezin savu dzimto valodu uz augstāko pakāpi. Un tas ir šausmīgi. Un kā mēs zinām, pēc Padomju Savienības sabrukšanai latviešu valodā ir ļoti liels ārzemju vārdu pieplūdums, sevišķi no angļu valodās. Un drīz latviešu valoda var izmirst, kā arī latviešu tautā ekonomiskā problēmu dēļ var izmirst, jo Latvijā vairāk cilvēku nomirs gada nekā piedzems. Un lai izārstēt latviešu tautu, to nevar ārstēt ar krievu skolu likvidāciju, vai ar ksenofobiju, vai ar rusofobiju. Es domāju, ka
mums ir jāpilnveido Latvijas kultūras un Latvijas valodas attīstību. Un šī procesē jāpiedalās visiem Latvijas iedzīvotājiem, bet mūsu valdošie kliki ienākuši NATO un Eiropas Savienībā. Cienījami latvieši, tātad, ko mums jādara? Kāds ir risinājums? Vispirms mums vajag pilnīgi nogast Latvijas valdošo kliki, pilnīgi nogast Latvijas politisko un ekonomiskā iekārtu, nogast maksimāli barga veidā, nogast mūsu prezidentu, nogast mūsu ministru prezidentu, nogast mūsu visus ministrus, labājas partijas Saeimā un drošības policiju. Otrkārt, mums jābūt divas valsts valodas. Latviešu valoda un krievu valoda. Un es domāju, ka krieviem jāzina un jāmācā latviešu valoda, bet latviešiem jāzina un jāmācā krievu valodu. Un mums jāpilnveido šo procesu. Tātad mums vajadzīgas vairāk latviešu valodas stundas krievu skolās un vairāk krievu valodas stundas latviešu skolās. Otrkārt, mūsu izglītība jābūt divas valodas. Mums vajadzīgi krievu bērnu dārzi, krievu skolas un krievu grupas augstskolas mūsu universitātes. Un treškārt, mūsu draudzīgām tautam, latviešu tautai un krievu tautai jāapvienojas. Jāapvienojas, lai kopā cīnīties ar mūsu ienaidniekiem, ar buržuāziju, ar Latvijas valdošo kliki, ar NATO un ar Eiropas Savienības pārstāvjiem. Tikai tāds ir risinājums. Nekādu citu risinājumu nav.